Sveiciens visiem! Šodien būs video, kas būs par PSRS modeļiem. Laikam jau fonā vajadzētu uzreiz ielikt, bet es ielikšu ar visu skaistāko. Es ielikšu ar šo te skaistuli. Tātad Volga GAZ 24 01 vai 02, es tagad varu samelot jums. Tātad, kāds tas stāsts ir vispār? Stāsts ir ļoti vienkāršs. Tātad, es kā mazs padomu puika 80. gados pirmo reizi saskāros ar šitādām te kopijām, kas ir īstās modeļu, īsto mašīnu kopija, nevar saprast gaismā redz. Tad šitā ir pudeļa zaļā krāsa, viņai varās pilnīgi viss vaļā. Tā, mēģināšu jums kaut kā parādīt. Te ir motors. Tā tad varās arī vaļā durvis. Viss varās vaļā. Viss ir iekšā. Šitam ir metāla grīda. Video laikam ir diezgan tumšs, es tā jūtu. Jā, rata nav šitais, starp citu man jau ir kaut kāds, nezinu, kurš video, 3. laikam. Īstenībā ilgāk tā, te ir kaut kāds krāsa nokasīta. Nu, tas sīkums. Vārds sakot, rekur ir apakša. Tātad viss ir ļoti detalizēts. Motors. Tātad ražots PSRS, SSSR. Šitā nav rakstīts Made in USR. Un ir numurs. Tātad, ja ir numurs un nav Made in USR, tas nozīmē, ka mašīna ir ražota līdz 1983. gadām. Viņa pilnībā jaucas ārā, skrūvi viņai nav. Vārds saka, viņa ir ļoti smaga. Ļoti skaists modelis. Man ļoti patīk šīta mašīna. Izstās tā kā īsta. Jā, tie cilvēki, kas varbūt domās, vai tiešām viņa izstās tā kā īsta Volga 24. Nu, atgādina. Un man viņas tētis uzdāvināja 13 kopā, man viņas bija 17. Jā, un šitā ir nākamā. Tā bija mana bērnības mīļākā mašīna. Es ar viņu ļoti spēlējos daudz. Viņa arī ļoti labi ripoja. Tev varēšu bišķi parādīt. Jā, nu tas varbūt nav visiem svarīgi, bet tas ir svarīgi man. Un es rādu jums to, kas ir svarīgs man. Viņiem visiem ir amortizācija. Tātad šitā arī nāk no modelis no numurētās ēras, bet nezinu, kāpēc. Numura šeit kas viņam par numuru? A13? A14. A14 nezinu, kāpēc nav. Bet nav arī uzraksta Made in USR. Tātad salīdzinājumu parādīšu citu mašīnu. Rekur ir arī tāds pats taksis. Viss varētu, protams, vaļā. Tāds pats taksis. Šitas, starp citu, vecāks un panelis nav izdedzis. Šitam ir izdedzis panelis, ir dzeltens jau palicis. Ja es jums tagad nemeloju. Nē, es meloju, jā, šitas tomēr ir jaunāks un svaigāks. Tātad šitam, cik tas ir interesanti. Nu jā. Tātad, rekur ir Made in USR un nav numura. Tātad pēc 86. gada šitā mašīna ir. Un šitā ir, vajadzētu būt pēc visas idejas līdz 86. gadam. Tātad arī viss varas vaļā. Vienkārši skaists mašīnas. Nezinu, man tie video šodien kādi ir, tādi ir. Lūdzu, piedodiet, es noteikti taisīšu katru atsevišķi, bet šodien es vienkārši uztaisīšu tādu. Parādīšu jums mazliet no savas kolekcijas. Šitais ir taksītis. Arī skaistulis. Šitam jau vairs numura nav. Tātad pēc 86. gada šī mašīna ir, bet viņa ir labā stāvoklī. Arī viss varas vaļā, ļoti skaisti. Man jau te iepriekšējā video viena mašīna nokrita. Es viņu vēlāk jums parādīšu aplausu bamperu. Paspēju aplaust visu. Te arī amortizācija. Motors varas vaļā. Redziet, tā kā var vaļā šitās te krāsu noņem nost. Jā, tas ir tāds no mīnusiem. Bet to es varbūt šodien nevēršu. Es jums tikai parādīšu, kādi man viņi ir, lai jūs viņus redzat. Tā tad. Jā, tie bija man bērnībā, tātad 3 man jau ir, kur ir 4. 4. ir šitais.
Šito man māma uzdāvināja. Es viņu salauzu jau pirmajā dienā. Es nevarēju sagaidīt, ka mamma pabeigs maiņu. Un es kļuvu garlaikots, kaut gan es ļoti labi sapratu, ka toreiz tādas mašīnas varēja dabūt tikai Rīgā, un kur ir salauztais bampers, kur es jau paspējis esmu pielīmēt, bet, mazu šķirbiņu var redzēt, bet labi. Un bišķi uz augšu viņš ir, bet tas ir sīkums. Es sev piedošu, ļoti skaista krāsa zila, un tiešām spīd arī un laistās. Šitā arī kaut kur pēc 88. gada. Mamma man viņu nopirka, jā, es viņu salauzu jau līdz maiņas beigām. Es vienkārši abrīnoju, kā varēja toreiz kā bērns laust tās mašīnas. Bet tas, es domāju, ka tas bija savā veidā, lai izceltos varbūt citu puiku bērnu priekšā. Ka var atļauties laust tādas dārgas rotaļlietas, kuras rotaļlietas, viņas it kā neskaitījās, bet mums kā bērniem, kuriem tur interesē viņas vai krāt. Galvenais, ka ripoja. Un bērnu smadzenēs jau viņas bija uztaisītas kā amerikāņu mašīnas no Arnolda Schwarzenegger mūvijiem, no filmām. Un īpaši tur nesatrauc. Tā, un 5. mana Volga bērnības bija šitādā krāsā. Brūnais vienkārši paņēma šo te airportu. Tāda airportu man, protams, ka nebija, jo, cik es saprotu, tāds maksāja vispār dārgi, 10 rubļi vai vairāk. Un es domāju, ka to varēja dabūt tikai, pa blatu kaut kur īpašos veikalos. Šitam arī numura, diemžēl, nav. Tas nozīmē, ka ražots līdz kaut kādam 91. gadam, tā kā Padomju Savienība pilnībā sabruka. Un pēc tam 90. viņi sāka metālu izmantot kaut kādu savādāku krāsu tādos burbuļos, bet tas nav tas saucamais metāla čumā vai kas cinka dioksīds vai kas viņš tur skaitās, rūsa, ja? Ka viņi vārdu sakot, viss tas metāls sadrupa. Tad 90. gadu modeļi, viņi visi ir aizgājuši nebūtībā. 2000 vēl kaut kādi ir, kaut kur var redzēt nopirkt, bet principā viņa nav, un tāpēc viņas ir ļoti dārgas, un viņas principā, salīdzinoši dārgas, un nevar tā nopirkt brīvā tirgu. Ja sevišķi labā stāvokļa grib, tad vispār jāpameklē ir. Tad man bija 5 moskviči. 5 moskviči. Rekur ir pirmais skaistulis, rekur ir. Protams, ka neviens no bērnības tie, kas man bērnībā bija, neviens nekad mūžā neizdzīvoja, jo, kā jau es teicu, es viņus pats salauzu. Dažus es vienas dienas laikā salauzu, šitie bār tādi izturīgāki, tad tos es lauzu bišķi ilgākā posmā, un šito, man liekas, šito es pazaudēju, vispār neatceros. Es viņus kur tik nenesu uz ezeru, uz dīķu un uz smilškastēm. Tātad, šitam ir viss numurs ir. Tātad SSSR nav uzrakstīts Made in USR. Tātad šitas ir vērtīgs no kolekcionēšanas skatu punkta. Vienīgi tas, ka stāvoklis varbūt nav tas labākais un nav kastīts oriģinālās. Labi, tas ir tālāk. Tālāk ir šitāds moskvičs. Ar šitādu priekšu. Jā, te var redzēt. Šitam ir tāda priekša, šitam ir tāda priekša. Eksporta variants, parastais un arī visizplatītākais starp modeļiem. Un vēl kas ir numurētajām bija sarkaņš šitais, ar nenumurētajiem jau viņš nav iekrāsots. Tādas mazas niansītas, ziniet, bet, vārds sakot, princips ir tāds, jo vēlāki gadi, jo kvalitāte pasliktinājās un ar vien sliktāks un sliktāks tās mašīnas palika. Šitāda man bija sarkana. Tagad es meklēju, gribu sarkanu šitādu dabūt. Ir tāda oranžīga brūna. Ir tas, kas ir, bet toties ir smukiņa. Tā, pabīdīsim tā, lai jūs redzat. Daudz maz. Tad man bija arī šitāds zaļš skaistulis. Šitas spīd un laistās. Nekā nav, numura nav. Bet teicamā stāvoklē tiešām prieks skatīties uz viņiem. Un viņi ir smagi. Man patīk, ka viņi visi ir smagi. Viņus paņem rokā. Moskviču vispār baigi forši spēlēties. Bija smilškasēs. Viņi tādi izturīgi. Diezgan grūti. Viņam varās tikai kapots vaļā. Šitie parasti izdzīvo visilgāk, viņi bija vislētākie, visizplatītākie, 3,50 rubļi maksāja, laikam pa 5 uz 80. gadu beigām varēja, un vai tirgos vēl dārgāk. Tad tie visvairāk ir izplatīti. Tagad īstenībā viņiem cenas ir tādas pašas kā tām trakajām Volgām, kuras ir patiesībā daudz dārgākas. Tā, jā, parādīšu vēl šitādu, viņš kā man bērnībā nebija, bet viņam ir arī numurs, un viņš ir A1, un rekur ir tas A1, tie numuri, tātad nākošies ir A2, tad ir A3, un viņi apmēram ir 40 numuri, 40 tātad modeļi,
visādi viņi tur bija, un tie tad ir tie, ko es gribu sakrāt. Nu, šitas jāremontē. Un tas ir mans mērķis tā. No Moskvičiem, kas man vēl palika no Moskvičiem, tam man vēl šitāds. Bija šitādā zilā krāsā. Šitam arī ir numuriņš A4. Un te jau ir Made in USR, kā jūs redzat. Arī smuka mašīna, Aeroflots. Tāds bija manam draugam. Tētis bija atteicis viņam laikam no kaut kādas Polijas vai no kurienes, kā šoferis strādādams. Labi, tos es vairāk tagad nerādīšu. Tagad es parādīšu čaiku. Čaika. Ļoti smaga. Nu, it kā mīšu viņam nav, bet, nu, viņi ripo tāpat baigi labi. Viņi baigi smagā, vienīgais mīnus, kapos netaisās vaļā. Pārējais viss taisās smuki, durvis. Nu, tāds ritīgs solīts, un šitas bija tāds ritīgi amerikānisks autiņš. Ziniet, tā kā vecās Kristīnas, un kas tik viņas tur nebija, tie Kadilieki, Beileiri, un nu, tas dizains tāds arī ir. Nu, šitas ir īsti skaistols. Jā, nu, diemžēl viņi pārstāja tikai melni, man gan ir viens arī brūns, noteikti video taisīšu, tad es noteikti arī rādīšu viņus. Tā, ar ko šitas ir? Metāla apakša, vēlāk nāca pēc, nezinu, kuriem tur 90. gados sākās plasmasa metāla tā apakša, un rekur ir tas numurs A15, un rekur te vēl ir rakstīts Made in USR, un tagad es paņemšu mašīnu, kurai tāda Made in USR nav, un jūs tagad varat redzēt, vai kā es viņu uzsitu. Tas gan nav labi. Un it kā jau nekas traks, jā, bet kā kolekcionāri viņi pēc šitā te dzenās, un līdz ar to, jo mazāk uzrakstu, jo dārgāka mašīna, kā tikai numurs ir, jā. Tā viņas vispār neatšķirās. Pilnīgi vienādas. Nu vienai te izdzeltais panelis, un vienai ir normāls. Nu jā. Tā, nu jā, un vēlāk tāda pati mašīna ir. Vispār numura vairs nav, kā jūs redzat. Numura nav, tāds pats skaistulis. Bet stāvoklis labs. Un citreiz viņām tās lampas arī, kā var redzēt, vienai ir vairāk sarkanas, šitās gan izstās pilnīgi vienādas, kā ir ar šitām lampām. Ar šitās jau laikam izstās bišķi sarkanākas augšējās. Nu, kaut kas tāds. It kā sīkumi, bet tomēr viņi ietekmē cenu. Tad bija šitāds te man vēl. Latvijā es tādus redzēju, parasti viņi bija ātrās palīdzības bobiki. Vai armijas zaļā krāsā, ar logiem ciet. Jā, no šitiem man baigi patīk. Viņš tā kā modelis, viņi nav vairs daudz izplatīti, viņi ir diezgan sālīti, es teikšu. Ja var dabūt palētāk kādu nav, tad tas ir ļoti labi. Cenas, nu, ziniet, ar cenām ir tā. Šeit Anglijā šitādus vispār pie 100. Moskviči 30, Volgas 40, 50 uz augšu un tādā garā. Nu, tās ir tās cenu realitātes. Tad man bija šitā te spēļu mašīna arī, nu kā spēļu modelis. Saucamais remakes. Tātad Krievu padomju savienības remakes, kas bija paņēmis formas no itāļu Mebetois, Politois, visādas citas kompānijas. Piemēram, man ir oriģinālais Mebetois. Viņš no metāla, viņš ir smagāks. Nu, izstās tādi paši. Vienkārši, viņš ir smagāks un bišķi kvalitatīvāks. Nu, stāvoklis jau bišķi sliktāks ir. Bet cena ir, nu, padārgi viņi ir, jā. Viņi ir padārgi. Maigi sakot, viņi ir diezgan, kā teikt, praisī. Metāla apakša, kas man ļoti patīk, kad ir metāla apakša. Es nevaru ciest, ka ir apakšas no plasmas. Viss varās vaļā, un man jau kā puikam ir ļoti svarīgi, lai viss varas vaļā. Nu kā puikam? Pieaugušam puikam. Tas puika jau dzīvo manī. Un šīs te lietas viņas jau dzīvo joprojām. Nu, un šitie ir mašīnas, kura amortizācija ir, kā jau var redzēt. Kā viņi ripo labi. Jā, tas ir tā. Te ir vēl viens tāds pats. Nu jā, tad man vēl bija šitāds. Tādā zaļā krāsā. Es domāju, ka viņš man vienas dienas laikā pazuda. Šitais ir oriģinālais, Mebetois. Skaistulis. Un tad vēl bija tāds Rusavalds arī.
Māma laikam nopirka, un laikam vēl tēvs arī bija kaut kur dabūjis. Nu, nevis kaut kur, bet iedevis. Bet man liekas, ka šos te modeļus es lauzu burtiski stundu laikā. Pirmkārt, šitie rati neturēja ilgi. Man šausmīgi nepatika, ka vispār nekas nevarās vaļā. Amortizācija arī nav. Un vēl tā kā bērnam tas uzskats bija, tās jau veco laiku sūdi. Nu jā, toreiz es tā domāju savā galvā. Tagad liekas ārprāts, rokas sev aplaust. Tagad jāpērk par dārgu naudu, viņi jāmakšķerē, viņi jau nav tā brīvā tirgu. Viņi ir tā, parādās, nu tā ķeram un grabam. Tā kā tā. Liels jums paldies par skatīšanos. Es domāju, ka nākotnē man būs vēl video, jo mani modeļi patiesībā kopā ir 800. Šitie tādi vērtīgāki ir 200, un tādi nevērtīgāki, burāgo un visā tā, to man ir vesela čupa, visi ir kādā stāvoklī viņi ir, bet tādā viņi ir, bet vēsturi viņi, kā teiktais, sevis ir atstājuši un ir par ko pastāstīt. Tā kā liels jums visiem paldies, tas arī šovakar viss.